Ir jau labi. Es iešu godēju, tad es nāju. Paskat. Viņas jau tagad ir naidā. Meldra jau viņai nepiedos. Jā, es viņai arī nepiedotu. Es zinu, visi mani nīst, lai mani nīst, lai mani nievāk. Vienalga man. Tēvs šito zināja, tēvs un vēl cits arī, ko viņi spēlē. Sīmans arī zināja. Tikai pēdējos gadus nebija prātīgi izrādīt, ka mēs esam latvieši. Un tā, ka Sīmanu paņēma, es vispār ar bērniem nerunāju latviski, lai aizmirst, lai nezinu. Kad atrod viņus, tad atved gan uz tēva mājām. Es gribu viņus apskatīt un apmīļot. Tagad jau robežas būs šeit vaļā. Jā. Atvedīšu, noteikti atvedīšu. Tikai kā viņus atrast? Zini, es domāju tā, aiziešu uz Maskavu, nosēdīšos uz ministrijas trepēm un neiešu prom, kamēr nebūs kāda skaidrība. Nu, jā? Paspēlē vēl kaut ko, tu tik smuki spēlēs. Jānis iemācīja. Un akordeonu arī uzdāvināja. Tas sadega, žēl. Bet viņiem abiem labi iznāca. Jā, mēs... Nu, nekā tai bodē nav. Pēc kartītēm pienākās, bet nekā bodē nav. Vai... Kaut vai ziepes. Un nevajag ar. Es visu mūžu pat esmu vārējusi, kāpēc tad tu nevari. Nokausim cūku, būs zarnu tauki. Cik tur tā darba? Ko nu darbs? Kaut arī nav mazais. Es savu mūžu nesmu ģīmi mazgājis pašvārītās ziepēs. Atceries bija Ulmaņa laikos kādreiz peruīna. Jā. Burvīgi smaržoja. Un tagad paosti. Nu pēc suņa. Ej, nu. Un konfekts arī pabālos nobružātos papīrīšos ar zapu. Nu, vismaz būs kaut kas, ko pie tējas pagraust. Kādu jaunu ziņu dzirdēji? Jānis sauc uz izpildu komiteju. Meldru satiku. Augsta kā ledus. Tik vien pateica, ka Anna paklupus un kā aizmežģījusi. Jā, veduši. Nu, bet, protams, nav taču vairs, kas iebrauka. Vēstules nav? Ir. No Alberta. Raksta, ka riepa pārdurta bijusi. Dabūjis mainīt riteni. Sācies uzbrukums. Kritis un tieši dubļos. Dikti smuks esot piecēlies. Vēl joko. Un no Uvis? No Uvis nav nekādas ziņa. Jau ilgu laiku. Alberts arī neko nezinot. Vai? Fronte tagad ir gara un tālu. Neko nezinu. Jānis, nu, kā īsti maišvelnieka. Es jau nebiju tā domājusi. Es jau tikai gribēju... Mīļā Veronika,
Tas nav atmaksājams, tas prieks, ko tu man sagādāji ar savu ierašanos. Tagad par Sīmanīti arī man prāks mierīgs. Vismaz viens dēls nodzīvojis laimīgas dienas ar savu sieviņu. Žēl, ka tik īsas. Vecmā mums jābrauc. Jā. Vilciens uz Rīgu. Jā. Nu tad, laimīgi vedekliņi. Atved mazbērnus. Laimīgi ceļu. Nopēc biļeti, Veronikai. Protams. Mums ar naudas vairāk nekā. Lai brauc. Desmitais postenis. Jā. Cik? Jā. Uzgaidiet mirklīti. Labdien, man ir pavēle, man izsauc. Ejiet augšā. Jā. Nu gan atraduši, ko lasīt. Arī ko lasīt. Sveiki. Kam tur manis ko vajag? Ņevi pendri vai savecīt. Mums no tevis neko nevajag, bet tev gan vajag. Nodevs nav izpildīts. Tu zini, kā to sauc? Sabotāža. Bet nodevs ir pārāk lielas. Nu, paņemiet papīru, pats aprēķiniet. Cik hektāru, kāda raža, cik maizē, cik sēkla? Jā, pareizi. Maize. Frontē vajag maizi, aizmugurē vajag maizi, proletariāts varonīgā darbā dziedē, kā rasīs tās brūces. Nu, bet ja mēs paši būsim pusbadā, kurš ars, kurš sēs? Jaunie darba zemnieki ars un sēs. Viņiem taču nav ne zirgu, ne ārklu. Ja jūs saimnieks iznīdēsiet, ko dabūsiet no nabagiem? Viņi paši prasa. Nekās iedosim. MTS. Mašīnu traktoru stacija. Vo! Zvēri! Tu tāds redzējis neesi. Pirms kara mums arī bija traktors. Ko es teicu? Budži. Sabotieri. Cietums pēc tevis raud draudziņu. Pakas, kur es graudu sapratis. Pavļiku Marozovu zini? Nepazīstu. Padomju patriots bija, kaut puika. Pateica padomu varai, kur tēvs noslēpis graudus. Kulak par to viņu nogalināja. Skaties, ka arī tavs dēls. Es neesmu precējies. Nu, pats vainīgs. Sveicināti, biedri. Sveiki, biedri priekšsēdētāji. Izveic audzināšanas darbu ar buču saimniecības un ārbuļu īpašnieku.
Jūs? Atceries? Jā, iecēla par jauno rajonu izpildu komitejas priekšsēdētāju. Kā vietējo apstākļu pazinēja. Nu, kas uz sirds? Nodevs. Nu, nav jau tā, ka nevarētu samaksāt, bet sēklai nepietiek. Nu, tā ir partijas un valsts politika. Budži ir jāiznīcina kā šķira. Nu, bet kā pirms kara atstāja 30 hektārus? Ļāva dzīvot. Kāpēc tagad? Budži jāiznīcina. Mans brālis Uve un tēvs, kas ir patēvs, viņi tagad karo jūsu pusē. Vai tad viņi arī budži jāiznīcina? Tas puisis tomēr ir sarkanajā armijā. Malacis. Nu, cik es saprotu, viņi tagad ir jaunie darba zemnieki un kā frontinieki arī baudīs visas priekšrocības. Tu par daudz runā. Mēli var ātri aizvest uz Elli, bet atpakaļ šaubos. Un vēl, lielie meža masīvi tiek ieskaitīti valsts fondos. Kā arī nārbuļu meži? Bet, protams, tas ir labi. Tad samazinās kopējā platība. Un tad jau var sākt kaut ko domāt. Starp citu, tā kalpone polieta. Jadviga? Jā. Viņa joprojām ir nārbuļos. Pasveicināt? Nē. Sveiks! Kā gāja? Labi. Jo sliktāk vairs nevar būt. No Ugas. Beidzot. Uve ievainots! Hospitālā esam. Kur? Kaut kur pie Maskavas. Uve ievainots. Kas? Nu, hospitālā esot pie Maskavas. Un ievainots nesot smagu trīsbošot mājās. Nu, kas vēl? Nu, sūt sveicienus. Uz balvu sataisījušies. Ko? Alberts raksta, ka piekomendēts Rīgas hospitāliem viņš vedot smagi ievainotos no Kurzemes frontes. Viņš grib, lai es braucu satikties. Un tu skriesi? Nē, kā tāds skuķis. Nu, tak burkāns stādāmais laiks. Parīt ienāksies vecs mēnesis sīpoli jābāž zemē. Es tikai uz dažām dieniņām, tikai. Atā. Un bez mēteļa. Ak, tu tētīt. Ieva! Ieviņ, mētelis.
Nu, bet ja mēs tos sīpols vecā mēnesī neiestādīsim, nu tad tā izies stobros. Ir nu gan nocietusies. Nu, drīz tā karš beigsies un varēsiet tikties no rīta līdz vakaram. Mēs visu mūžu esam tik labi satikuši. Nu, ko mēs tagad sāksim strīdēties? Nu, labi, dari, kā zini. Tikai tas jau nu gan ir tiesa, ka visi strīdi jau ir bijuši tikai Alberta dēļ. Citādi tu jau man esi laba vedekla. Es tik uztraucos, ka te Rīgā ir tā bailīgi. Ko? Es šajā klētā izskatos jaunāk, vai ne? Kāpēc tu neko nejautā par mājām? Mājas man tagad ir līdzās. Pagaidi, kāds var redzēt? Nav taču neviena. Vai Rīga tik tukša? Nu, taču redzi. Vai jūs neredzējāt puisi? Man, nu, Kārlīt dēļ, man, Kārlīt dēļ, Tiešām kā brūt ar brūtgāni. Katrīna man teica, es skrienu uz satikšanos ar brūtgāni. Tā es arī jūtos. Vai tā aizvedīs? Man uz kino. Es gribu redzēt tās Miglas bildes. Jā, tā tu taču vispār neslēdzējis. Saprotams, ka ne. Un tu esi? Jā. Kā sākumā Maskavā, pēc tam Rīgā. Pagadies. Tagad vēl vairāk baidīšos par tevi. Tas ir pabeidzies! Viss! Beidzies! Nu, Jēzus Marija, nu mēģināt paskaties, kurš tas trauks tagad atkal mazgās piekautuši visu. Tas ir jāliks. Šot!
Jadviga, Ā? ja tu tā runā, ka saimnieki trīs vairs kalpus turiet nedrīkstēs. Kur mēs paliksim? Ko mēs iesāksim? Jāviem. Klau, varbūt mēs varam samesties kopā un pieprasīt zemi. Mēs to drīkstam. Man ko jādomā, ka tu man bildini, vai? Nu, tā jau tu var domāt, ja vēlies. Sāksim saimniekot paši. Gdzie? Nu, pat taču būda. Un bērni. Bērni man ir labi, tu pat redzēsi. Puikas skolas laikā kopmītnē. Mazā dārtiena pat dzīvot jau pieduši tā, kā saimnieci viņu ļoti liela. Kur nu liela? 5. gads. Saimniekiem tik un tā to zemi neatstās. Un viņi mums ir parādā par darbu. Tā kā var dot. Man dod zirgu, tev gotiņu. Nārbuļus neaplaupīšu. Kāda laupīšana? Tev taču pienāks, un man arī. Ja nepaņemsim mēs, paņems citi. Es to zinu. Es tiekos ar pagastu vīriem. Aha, un tie tev sāģitē. Kāpēc? Nē. Tu dzirdi, kā tas skan? Sava zeme. Sava. Nē, mēnētiņ. Nārbuļu zeme. Tā ir šūna. Mēs taču varam iet uz Liepājām. Liepa ir projām. Māja stāv tukša. Ir bija aizgājis apskatīties. Labi māja. Arī netārs nav izvazāts. Dzird. Lai gan viņš teica, ka varbūt došot atpakaļ, bet es nedomāju. Kas ir pārobežai, tas uz neatgriešanos. Tu varēsi dzīvot kā kundze. Neznam. Tas viss nāk tik pēkšņi. Bet vai tad es tev atbildi šodien prasu? Šodien mēs tikai pasties ar vistiņu esam galā tikuši. Tu tikai pierakst, lai neaizmirst. Kā var atmērīt jau apsētus laukus, kas likuma nekādu vairāk nav? Es pats iesēju, saproti? Tur, kur iespraust ir mietiņi, uzber kupicas, vidū stabiņš ar numuru. Pēc nedēļas mēs brauksim pārbaudīt. Un nekādu te krustakmeņu un nekādas manticības. Nu, saimnieki, derēja Magaričas, kaut vai dzimtenīte. Citiem jau nemaz nav jāprasa paši dot. Viņiem jūs zem iedodat. Bet man atņemat. Meinard? Meinard! Ko tad tu to zemi nepieprasīji, ko no nārbuļiem atmērīja? Tu kādreiz tev saimnieku un abām saimniecēm pēc tām acīs paskatītos. Un tāpat kā pirms 5 gadiem. Māju lai uzcēli no nārbuļu meža lietas kokiem. Māju? Būda! Ja tu zinātu, kā man ziemā vējš vilka pa baļķu starpām. Mēs, saimnieki, iesim uz Liepājā. Ko tur? Dzīvot! Laba māja.
10 hektāru zemes. Tā kā saimnieki, es tā teikt, uzsekti vietu. Tev tāpat kalpus neviens turēt neatļaus. Tad jau iznāk, ka tu savā mūžā 2 reizes uzsaki vietu. Vienreiz jau atgriezies, ka otro reizi nesanāk tāpat. Šoreiz kā āmeņu baznīcā. Es saimnieku tagad būšu saimnieks. Bērns izskološu. Man jau savulaik Einī pariņoja. Dziedrēja. Tad meita tikšot lielos priekšniekos. Skolas tagad lai brīvi. Arī puikiņu izskološu. Lai veicas. Jāni, tu uzsmēķējiet negribi? Un tu uzspēlēt akordeonu negribi? Jāni, pagaidi, man vēl ir tā viena lieta tev pasakām. Tu man esi palicis parādā par pagājušo gadu, un es tā domāju, varbūt, dod man zirgu, sēklus tiesu, būs diezgan. Nebaidies, samaksāšu. Taču tā nebija likts. Man jārūpējas arī par Uvis un Alberta zemi. Karš beidzies, drīz ap 2 būs mājās. Un sēklas pašiem maz. Bet zirgi viņiem būs vajadzīgi. To tu man nestāsti, ka tev graudu tik vien bija kā klētī. Ja mēs pasauktu miliciju, pakritītu vienu kaktu otru, es domāju, ka mēs varbūt kaut ko arī atrastu. Un ko tu nesauci? Tu jau izpildu komitejā celies un gulies, varētu domāt, ka brūtu tur es atradis. Brūti man tepat mājās. Jadvigas ņemšu līdzi. Dāvanas salika vezumā? Jā. Man liekas, ka vajadzētu apsikt sāk līņāt. Dobrze. Nu tad sveicin mīļi savējos. Jā. Nu, redz, mums ar Jēkabu neiznāca sagaidīt zelta kārtas. Brauc. Atā, rīt būšu mājās. Gaidīšu. Ja. Mēnards iešot uz Lieplējām un tevi ņemšot līdzi. Nu, tak ne par kalpojumu. Nu jā, tāds saruna bija. Bet, es jau nekādu atbildi nedevu. Nē, man jau ir vienalga. Es jau redzu, ka Nārbuļos tagad liels pārmaiņas gaidāmas. Vieni aiziet, otri nāks vietā. Bet to es tev no sirds saku. Bērni reti, kad pieņem pamāti. Un ja tev 2 spuras pretī cels, kur tu ņemsi priekš viņiem mīlestību? Mēnards jau arī nav tāds, ka viņa dēļ dziedādama akā leiks. Jēzus Marija teica, ka vēl nekas nav norunāts. Nu, labi. Nu, kā tad to darīsiet? Laiks negaida. Vai, nu. Ой, какого сарейба. Хоть. Хоть. Бог тут видит. Nu gan rāvies. Paliec laiku. Nebija stiprs, silts un audzelīgs. Neizmirki. Un pati mērcēties nav tagad pārgru. Ne. Vēs ūdens dar jaunāku.
Jaunojies. Tikai atkal neaizmirst apliet stādiņus. Dobře. Tu nemaz neesi izmainījies. Tāda pati kā iepriekš. Jēzus, Marija. Edīgais. Tu nu gan izskaties ekstra šilo. Palīdz man citādies pa galvam. Palīdzēt kā? Un kur tu vispār uzradies? Man ir grūši, man gribas ēst. Nu, neznam. Lūdzu. Nu, varbūt te pat tās ienākšā, es nezinu. Kad satumsīs, es kaut ko izdomāšu. Gaidi. Nārbuļosies pamacam? Jā. Negluži. Gaidi. Prom, tā ir dzīvo savās lieplējās. Mēs atnācam šeit zīt savu. Jadviga! Maidās. Jadviga! Es šonakt pēkšu paties. Rīt mēs paņemsim būvi, visus tev iedzīvu un aizam prom pie manis. Mums lieta reizi jāmonāk, Jadviga. Tas nekāds kaņšs, es ar dzērājiem nepirks. Jadviga, es neesmu nekāds dzērājs. Tu man nemaz nepazīsti. Jadviga, man priekš tevis ir kaut kas, paskaties. Daudz labāks. Tu palūko kaut ko arī zakuskai. Tīši, visi guļ. Lai viņi guļ. Tīši. Atvesim arī mēs uz derībām un liksimies gultāk kā vīrs un sieva. Tīši. Tu aizotē tur saimnieka zeķītis? Ka tu laikam viņai esi ieskatījusies. Tāpēc tur. Tāpēc tu te tā ar mani lauzies. Tāpēc tur, viņas ir jāmazgā. Es neredzu tev vajadzīgi. Nu, ko tu tirpi man? Kas ir tev pielaudāties un vai? Vispār ej prom un atnāc tad, kad nebūs pieceries. Iedzersim uz to mūsu saskanīgo uztīgo dzīvošanu. Vai tik tā saskanīgā dzīvošana nebūs pie pilnas pudeles? Jadvig, kad tu man esi redzējis pidzeršu? Jadvig, kad? Nu, agrāk jau nē. Bet ko var zināt tagad, kad es sasaties ar tiem kopā? Dzīve man ir žabota, nenokārtota dzīve. Es jūtos kā tāds nebiesietis, mēdājos šā un tā. Zeme ir, zirga nava. Kā lai es apseju ko? Sēklas arī nav. Ko es rudenī pļaušu? Nu, tad jau gan. Nu, es nezinu krentiem ko, ha? Jadviga, tu zināt, kā mēs dzīvosim. Kā mēs dzīvosim. Tas nekas, ka tu esi gājis ar šitiem 10 visiem vīriem, večiem gultām. Es tevi sev pielāgošu. Es pielāgošu tevi sev. Sev pielāgošu. Sev tevi. Aizmirst tās dzīves, kurš
Verzīst, kādu zīst. Man tad tas jūsības. Да, Итя. Es tev atnesu zeķis. Un Jāņa veco meitu apskaties. Un ēdienu. Rād šurp savu roku. Oi, Jēzus Marija. Ko melna. Mežā mūsu jūrņa. Ilgi jau mežā. Uz guldu. Kazimīru pīmiņu. Jēzus Marija, kad tad to aizmirst. Viņš man gribēja nosist. Tavu nevainību sargādam. Starīhriķi. Būtu neaizmirst. Jūmoti mūsu 41. gadā Krīvi uz Siberijā sūtīja. Igoja vocīši. Es pīzasacīju Locu bataljonā. Piečāk igoja Krīvi. A kur man bija citur liktīs? Īmuku mežā. A īmuks čekis tikai začus vajāja visu laiku. Zīmā krivši bija. Atgojam uz itū pusi. Domāju, mite būs labāk. Aite tas pats. Nu, ko pajūkam uz visam pusam. Domāju, īšu uz Nārbuļu mite hoč kādu pazīstu. Labi, Jadvig, ka tevi sastopu. Oi, Jēzus, Edigai, kur tu liksies? Te visiem ir bail. Un mans arī drīz te nebūs, es precos. Un valūs. Kurš tad esi īstīs? Īstīs. Kāds tur īstīs? Mēnerts. Viņam zemi iedeva Lieplējās tagad dzīvo. Kalps jau tagad turēt vairs nedrīkst. Kur tad es likšos? Tik veci jau neesmu, lai pie saimniekiem mūžu maizē ietu. Nu, taņi iešu. Ka tu aizīs pa iešu. Nu, labi. Tad nu es iešu. Līdz rītvakaram. Es rāms un, ja kāds nāk, nerādies. Ja vajadzība, pa durvīm nē, tur aizmugurēja lūka. Nu, ko tu te krokli kā tāda nelaimes čupi? Tu brokas paēdi. Rēdniec pasauc. Paēdi. Nu, nav labi tā. Ar svešu galdu kārstīties. Nu, es zinu, ka mums nekā nav. Nu, neraud. Lai gan kāpēc nav? Maize mums ir. Tauki mums ir. Visi meitiņi tavos gados. Kuš. Tavos gados pie saimniecēm jau gan nozgarāja. Tu dusmojies uz mani? Meitnes naktī mežā neieprājas starstī, tāpēc es nebiju mājās. Es gribu sama mājām.
Meitiņa, es zinu. Tad es domāju, ka šeit ir daudz labāk. Šeit ir liela gaiša istaba. Mēs nekur neiesim projām. Paliksim šeit. Dārtu! Meinards klausās. Nu, kā tas ir steidzīgi? Nu, kas tad atkal? Tā pa mežiem strādājot, es savu zemīti neapsiešu. Un Jānis man zirgāju neiedēv starp citu. Un pēc tiem MTS mirlām man ir jāstāv rindā. Man kā zemniekam nav laika tvarstīt bandītus. Nu, ar sieviņu ar govu atradīšu, es domāju, tad būs vieglāk. Kā tu nezināji? Jā, es precos. Nu, labi. Jā. Šajā vietā pirms 2 gadiem man nošāva sievu. Tikai redz, toreiz ķērājos bija tie, kurus mēs tagad ar tevi kopā tvarstam. Tad jau tev ar viņiem savu rēķinu. Es nezinu. Varbūt tie bija viena, varbūt tie bija otra. Jo toreiz pilnīgi akla otrāpi. Es atnācu tikai te, ka visiem bija projām. Maitas. Nekas. Ilgi viņas neskraidīs. Drīz atnāks Andi. Tad mēs viņiem parādīsim. Zaudējuši vairāk nekā friči. Ha? Klausies, es tev
Es te man apskaužu. Kā tevi sauc? Evalds. Meinards. Saproties, tev mājās ir sieviņa. Tev mājās ir bērniņi. Kas ir? Neveic mīlestības frontē? Nē, tā es negribētu teikt. Bet, zini, tas mans sievišķis tomēr mazliet spurojas pretī. Man liekas, ka viņam tas viss ir iedzimis. Es tev palīdzēšu, nu. Kādā ziņā? Aiziešu līdzi, nu. Ko? Tu zini labi. Lai viņi redz, ka man ir draugi, nu. Ko? Ne? Ka es neesmu viens, ko? Kā bankā? Nu, sarunājuši. Nu jā. Sarunājuši. Bet ātrākā naktī mēs pie tavs Anniņas nemaz netiksim. Labi, lai būtu naktī. Tikai nevis Anniņa, bet Jadviga. Un bez viņas es projām nīdu. Un man būs liecinieks. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēsotā mūžas laukā nevar vējus saslaucīt. Vēsotā mūžas laukā nevar vējus saslaucīt. Vēsotā mūžas laukā nevar saslaucīt. Vēsotā mūžas laukā nevar vējus saslaucīt. Saslaucīt. Nevar vējus saslaucīt. Ir jau labi. Es iešu godēt, tad es mājās.
Viņas jau tagad ir naidā. Meldra jau viņai nepiedos. Jā, es viņai arī nepiedotu. Es zinu, visi mani nīst, lai mani nīst, lai mani nievā. Vienalga man, vienalga man. Tēvs šito zināja, tēvs un vēl cits arī, ko viņi spēlē. Sīmans arī zināja. Tikai pēdējos gadus nebija prātīgi izrādīt, ka mēs esam latvieši. Un tā, ka Sīmanu paņēma, es vispār ar bērniem nerunāju latviski, lai aizmirst, lai nezinu. Kad atrod viņus, tad atved gan uz tēva mājām. Es gribu viņus apskatīt un apmīļot. Tagad jau robežas būs šeit vaļā. Jā. Atvedīšu, noteikti atvedīšu. Tikai kā viņus atrast? Zini, es domāju tā, aiziešu uz Maskavu, nosēdīšos uz ministrijas trepēm un neiešu prom, kamēr nebūs kāda skaidrība. Nu, jā. Paspēlē vēl kaut ko, tu tik smuki spēlēs. Jānis iemācīja. Un akordeonu arī uzdāvināja. Tas sadega. Žēl. Bet viņiem abiem labi iznāca. Jā, mēs... Nu, nekā tai bodē nav. Pēc kartītēm pienākās, bet nekā bodē nav. Vai... Kaut vai ziepes. Un nevajag ar. Es visu mūžu pat esmu vārējusi. Kāpēc tad tu nevari? Nokausim cūku, būs zarnu tauki. Cik tur tā darba? Ko nu darbs? Kaut arī nav mazais. Es savu mūžu nesmu ģīmi mazgājis pašvārītās ziepēs. Atceries bija Ulmaņa laikos kādreiz peruīna. Jā. Burvīgi smaržoja. Un tagad paosti. Nu pēc suņa. Ej, nu. Un konfekts arī pabālos nobružātos papīrīšos ar zapu. Nu, vismaz būs kaut kas, ko pie tējas pagraust. Kādu jaunu ziņu dzirdēji? Jānis sauc uz izpildu komiteju. Meldru satiku. Augsta kā ledus. Tik vien pateica, ka Anna paklupus un kā aizmižģījusi. Jā, veduši. Nu, bet, protams, nav taču vairs, kas iebrauka. Vēstules nav? Ir. No Alberta. Raksta, ka riepa pārdurta bijusi. Dabūjis mainīt riteni. Sācies uzbrukums. Kritis un tieši dubļos. Dikti smuks esot piecēlies. Vēl joko. No Uvis? No Uvis nav nekādas ziņa. Jau ilgu laiku. Alberts arī neko nezinot. Vai? Fronts tagad ir gara un tālu. Neko nezinu. Janti, nu, kā īsti maišvelnieka. Es jau nebiju tā domājusi. Es jau tikai gribēju... Mīļā Veronika, tas nav atmaksājams, tas prieks, ko tu man sagādāji ar savu ierašanos. Tagad par Sīmanīti arī man prāks mierīgs. Vismaz viens dēls nodzīvojis laimīgas dienas ar savu sieviņu. Žēl, ka tik īsas. Vecmā mums jābrauc. Jā. Vilciens uz Rīgu. Jā. Nu tad, laimīgi vedekliņi. Atved
Atved maz bērnus. Laimīgi. Nopērts biļeti, Veronika. Mums tad naudas vairāk nekā. Nu, lai braucam. Desmitais postenis. Jā. Cik? Jā. Uzgaidiet mirklīti. Labdien, man ir pavēle, man izsauc. Ejiet augšā. Jā. Nu gan atraduši, ko lasīt. Arī ko lasīt. Sveiki. Kam tur manis ko vajag? Ņevi pendri vai savecīt. Mums no tevis neko nevajag, bet tev gan vajag. Nodevs nav izpildīts. Tu zini, kā to sauc? Sabotāža. Nodevs ir pārāk lielas. Nu, paņemiet papīru, pats aprēķiniet. Cik hektāru, kāda raža, cik maizē, cik sēkla? Jā, pareizi. Maize. Frontē vajag maizi, aizmugurē vajag maizi, proletariāts varonīgā darbā dziedē, kā rasīs tās brūces. Nu, bet ja mēs paši būsim pusbadā, kurš ars, kurš sēs? Jaunie darba zemnieki ars un sēs. Viņiem taču nav ne zirgu, ne ārklu. Ja jūs saimnieks iznīdēsiet, ko dabūsiet no nabagiem? Viņi paši prasa. Nekās iedosim. MTS. Mašīnu traktoru stacija. Vo! Zvēri! Tu tāds redzējis neesi. Pirms kara mums arī bija traktors. Ko es teicu? Budži. Sabotieri. Cietums pēc tevis raud draudziņi. Pakas, kur es graudu sapratis. Pavliku Morozovu zini? Nepazīstu. Padomju patriots bija, kaut puika. Pateica padomju varai, kur tēvs noslēpis graudus. Kulak par to viņu nogalināja. Skaties, ka arī tavs dēls. Es neesmu precējies. Nu, pats vainīgs. Sveicināti, biedri! Sveiki, biedri priekšsēdētāji! Izveic audzināšanas darbu ar buču saimniecības un ārbuļu īpašnieku. Jūs? Atceries? Jā, iecēla par jauno rajonu izpildu komitejas priekšsēdētāju. Kā vietējo apstākļu pazinēja. Nu, kas uz sirds? Nodevs. Nu, nav jau tā, ka nevarētu samaksāt, bet sēklai nepietiek. Nu, tā ir partijas un valsts politika. Budži ir jāiznīcina kā šķira. Nu, bet kā pirms kara atstāja 30 hektārus? Ļāva dzīvot. Kāpēc tagad? Budži jāiznīcina. Mans brālis Uve un tēvs...
Kas ir patēvs? Viņi tagad karo jūsu pusē. Vai tad viņi arī buģi jāiznīcina? Tas puisis tomēr ir sarkanajā armijā. Malacis. Nu, cik es saprotu, viņi tagad ir jaunie darba zemnieki un kā frontinieki arī baudīs visas priekšrocības. Tu par daudz runā. Mēli var ātri aizvest uz Elli, bet atpakaļ šaubos. Un vēl, lielie meža masīvi tiek ieskaitīti valsts fondos. Kā arī nārbuļu meži? Bet, protams, tas ir labi. Tad samazinās kopējā platība. Un tad jau var sākt kaut ko domāt. Starp citu, tā kalpone polieta. Jadviga? Jā. Viņa joprojām ir nārbuļos. Tas veicināt? Nē. Sveiks! Kā gāja? Labi. Jo sliktāk vairs nevar būt. No ūras. Beidzot. Uve ievainots! Hospitālā esmu. Kur? Kaut kur pie Maskavas. Ieva, Uve ievainots. Kas? Nu, Latvijas hospitālā esot pie Maskavas. Un ievainots, nesot smagu izbožot mājās. Nu, kas vēl? Nu, sūta sveicienus.